know, today I just woke up and I said this. Tad tā ir izstāde pilsētas bērni, kas ir mūsdienu glezniecība un atlasīti mākslinieki, kas kuratorē likās, kas atspoguļo pilsētas sajūtu mūsdienās. Un tad, lai pievērstam uzmanību, mēs aicinājām streetdancerus, un tad šogad bija streetdance pasākumi. Viņi ir atsaucīgi, ārkārtīgi laipni un ieinteresēti, un tad šie jaunieši bija ar mieru un piekrita uzstāties un sev parādīt. Music make you lose control. Music make you lose control. Chubby waist, thick legs in shape, rump shaking both ways, make you do a double take. Planet rocker, showstopper, flow popper, head knocker, beat scholar, tail dropper. Do my thing, motherfucker. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Long weed, sold in, say it again, sold in. Make that money, throw it in, booty bouncing, don't hit. Everybody here, get your backs off the walls, misdemeanor said. Это современная культура, которая выражается через хип-хоп, хип-хоп-музыку. Пришло это с нам из США и очень хорошо прижилось. Šī mūsdienīgā kultūra atspoguļo hip-hop mūziku, tā ir cēlusies ASV un ļoti labi iedars arī mūsu valstī. Parasti dejo uz ielas, bet par cik mūsu laika apstākļi nav piemēroti šādām aktivitātēm, tādēļ nodarbības notiek sporta zālē. Ielu dejā tiek miksēti vairāki stili, ne tikai hip-hops, bet arī tehno un house. Tas ir dzīves stils, gribas dejot vēl un vēl. Tas sniedz labsajūtu, pozitīvas emocijas un spēku. И дает силы, чтобы двигаться дальше. Когда ты танцуешь, ты выражаешь себя, ты сам, кто ты есть. Kad tu dejo, tu sajūti pats sevi. Ja tev patīk, tu dejosi labi. Ja nepatīk, slikti. Vienkārši. Ir jāsajūt sevi, jāsadzird mūzika un viss notiks. То есть, когда я танцую, я отключаю голову, тело само двигается. Music make you lose control. Nākamā izstāde mums ir Burvīšu balva. Tā ir laikmatīgā mākslas izstāde, un tā būs tāda nedaudz ieturētāka. Teiksim, varbūt vairāk, laikmatīgā māksla, cik tā ir uzrunājoša jauniešiem, es nezinu, bet principā, laikmatīgās mākslas izstāde, un mums ir jau ieplānots Ars Rezumē, kur uzstāsies māksliniece Anda Lāce kopā ar vēl diviem saviem biedriem. Viņi uzvedīs pasakas par ņukucīti. Un tas notiks 7. aprīlī. Varbūt vēl bišķīt pamainīsies šī informācija, bet tā ir domāta 7. aprīlis, tā kā visu aicināt atkal Ars Rezumē, kas būs bezmaksas pasākums. Mūsu mājaslapā tas ir Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs saīsinājums.lv, un tad var ieiet sadaļā izstāžu Žāla arsenāls, un tur būs tā kā sadaļa Ars Rezumē.